Labrīt! Tukums ir neliela dārzu ieskauta mazpilsēta pašā Kurzemes priekšvārtē. Lai gan paši tukumieši uzskata sevi par kurzemniekiem, jo viņam ir kurzemnieku lepnums, turīgums un nepiekāpība. Tādēļ apceļojot Latvijas skaistākās pilsētas ar Mana aptieka aptiekām, šodien esam atbraukuši uz Tukumu. Uz Tukumu pēc smukuma. Un šīs dienas raidījuma galvenā tēma būtu negulētās naktis, jo mums darba grafiks ir katram dažāds un diezgan specifisks. Un kā teikt, ja neesi nakti gulējis, kā pēc tam sevi savest kārtībā? Centra aptieka ir vienīgā diennakts aptieka šajā reģionā. Šeit ir pieejama zāļu izgatavošanas nodaļa. Kā arī ir izveidota atsevišķa pašapkalpošanās nodaļa, kurā profesionāls speciālists palīdzēs izvēlēties tieši jums piemērotāko. Kopīgi ar sabiedriskajām organizācijām ir izveidojusies jauka ikmēneša tradīcija – veselības dienas, kuru ietvaros iespējams uzzināt jaunumus par veselīgu dzīvesveidu un profilaksi. Labrīt! Labrīt! Tukumā. Liena, tu strādā īpaši aptiekā. Šī ir vienīgā aptieka no Rīgas līdz Ventspilī, kura strādā visu caur diennakti. Jā, tā ir. Un tu arī pavadi šeit kaut kādas zināmas stundas diennaktī. Tieši tā. Un man ir vēl kāda slepena informācija, ka tu sākotnēji strādāji pašapkalpošanās skaistuma nodaļā. Jā, tieši tā. Tagad tu esi Liena farmaceite. Jā. Kā tur ir, skatoties no tās pusītes uz šeit, kādēļ sagribējāt būt farmaceite? Patiesībā jau bija tā, ka strādājot pašapkalpošanās nodaļā, farmaceita darbs gan ar vienu aci, gan ar vienu ausi nepārtraukti tika vērots. Vērojot šo darbu, man likās, ka farmaceita profesija ir kaut kas tik unikāls, viņš ir tik zinošs speciālists, ka laikam man arī sagribējās būt tādai. Viens ir vērot farmaceitu darbā, cita lieta pašam būt par farmaceitu. Kāda tā atšķirība? Atšķirība tā, ka tad, kad pati esmu farmaceite, tikai tad es apzinos profesijas nopietnību un atbildību, kas ir katrā manā vārdā, padomā un konsultācijā. Ir bijuši arī kāda nakts kurioza. Atnāk kāds simpātisks vīrietis uz ziedpušu un nepērk nevienu tableti, nevienu zāli, bet grib parunāties ar tevi. Kuriozi varbūt gluži nē, ir bijis, kad pie mums ieraugot diennakts afišu, meklē diennakts veikalu, un tad ir sašutums par to, ka šeit nav veikala preces, bet ierauga medikamentus. Kā tu pati tiec galā, tās tomēr ir garas stundas. Ja gadījumā, piemēram, visiem viss ir kārtībā, neviens nenāk, miegs nenāk, kā tu vingrošai, ar jogu nodarbojies? Protams, ka nogurums nāk, jā, bet patiesībā jau ir tā, ka organismu nākot uz naktsmaiņu noskaņo, ka šis būs neparastais režīms, šis nebūs kā ierasts, šoreiz nebūs kārtējā ikdiena. Un ir jau tā, ka organisms noskaņojas, un tiesībā, ja ir ko darīt, miegs nenāk, bet, protams, palīdz svaigs gaiss, izveidināta telpa, arī kāda kafijas tasīta. Tā kā esmu Tukumā pirmo reizi, kur tu ieteikti, kur man vajadzētu doties, ja, piemēram, es tagad gribētu kaut kā sevi fiziski pārbaudīt, atrast tādu iekšējo tonusu, ja man būtu iepriekšējā nakts bijusi jāpavada darbā? Zinādi, tad ļoti labas iespējas ir mūsu Tukuma ledus hallē. Jums ir ledus halle? Mums ir ledus halle, pavisam šeit netālu, kur ļoti labi var atjaunot spēkus un izslidoties. Paldies, Liena, tev par ieteikumu, tad es dodos sportot. Lai veicas! Tukumā esot ledus halle, pārbaudīsim. Un jūs te sakiet, tā ilgi jau stāv, visu caur gadu? Droši vien jums ir daudz pielūdzēju, nāk puiši. Es vienkārši vēlējos pateikt, ka jums ir kurpīte nokritusi. Un tas tā, lai jūs aiziet mājās, man nebūtu nepatīkami pārsteigumi. Jo es jau tikai uz īsu brīdi esmu atbraucis uz Tukumu, ja man ir sarunāta tikšanās pēc īsa brīža. Sveiki! Sveiki, Inga! Es atvainojos, tad jau atkal tiksimies. Piedod, Inga, man gribējās parunāties ar kādu. Es zinu, ka te ir pārsteigums. Jā. Ko mēs darīsim? Mēs varētu aktīvi pasportot šorīt no rīta. Labi, dodamies.
Tiešām, Tas ir un tavs. manējais arī. Nu tad mēs jau nākam. Tu slīdēji pa slidotavu. Triks! Pagaid, es arī triku rādīšu. Kāda ekstra tukumā, vieniem pašiem visa lielā ledus halle. Inga, kā ir, piemēram, pēc garas nakts maiņas, kad tu esi nostrādājusi vairākas stundas, ir viegli aizmigt, aizej mājās un reiz aizmiedz, vai tomēr citreiz gribās pastaigāties, vai, piemēram, kā mēs paslidot? Nav jau viegli aizmigt, jo dabīgais dienas ritms ir izjaukts un līdz ar to tas miegs ir daudz trauslāks, daudz nestabilāks un nav tāds dziļais miegs, kā normālos apstākļos cilvēkam tumsā guļot naktī. Jā, bet nav tā, ka uzreiz, es tur kaut kāds miegzālītes padzeršu, iedzeršu, nomierinošu. Nu, tieši šitādos gadījumos nekādas zāles nebūtu vēlams lietot. Jā. Labāk atnāk paslidot fiziski vēl tā kā pielikt savu punktu, jo naktas stundās jau aptiekā nevingro. Nu, ja miegs nenāk, tad, protams, vislabākais variants ir atnākt kaut ko darīt tādu, kas pašam patīk, kas sagādā prieku. Tad teikt, ziemā slēpo mājās, kā siltumā tā guļ. Jā, tieši tā, un atnāk mājās un vakarā var laicīgi aiziet gulēt. Pirms mēs dodamies uz tavu manu aptieku. Jā. Vai ir iespējams veikt tādu mazu ekskursiju pa tukumu un parādīt, kur tās aptiekas ir? Nu, protams, ka ir, jā. Ir mana aptieka uz Pilsijas. Dodamies uz nākamo. Un šī ir mana aptieka, Veidenbauma aptieka. Un šī ir mana aptieka, Valguma aptieka. Ārpus. Jā, un vēl drusku ārpus. Šeit ir kaut kāda brāļkārta. Jā. Nu, un šeit veikala ārpus ir vēl viena mana aptieka. Nu, šī ir poliklinika. Un poliklinikā arī ir mana aptieka. Iekšā tur, jā? Labi tā staigāt pa tukumu. Mana aptieka, tirgus aptieka. Jā, šeit es strādāju. Tirgus aptieka Tukumā atrodas īpašā vietā pie tirgus. Visbiežākie apmeklētāji ir tieši tie cilvēki, kas atbrauc no pagastiem ar savu vai sabiedrisko transportu, ar domu apmeklēt gan tirgu, gan iet aptiekā pēc nepieciešamām precēm un farmaceita padomu. Tas ir tā kā agrākos laikos, kad viena brauciena laikā apvieno vairākas lietas. Tad arī mūsu ceļojums Tukumā varētu būt galā. Žēl. Žēl gan, bet pirms es tevi laižu uz darbu, gribu jautāt, mēs ciemojāmies diennakts aptiekā. Gribēju noskaidrot, kā ir ar tām mājām. Ārsti jau mēdz teikt, ka nav iespējams izgulēt to, ko tu naktī neesi izgulējis strādājot mājās. Labi, es atnāku mājās. Man ir pieredze bijusi tāda, ka tā koncentrēšanās naktī bijusi tik liela, ka nav iespējams reiz aizmigt. Kas ir tie mīti, ko mēs varbūt varētu apgāzt vai pierādīt, ka tāda eksistē, piemēram? Vai man uzreiz būtu jāpēdās, nezinu? Atnākot no darba, no tāda diennakti nostrādāta darba, cilvēkam vajadzētu nākamās 11 stundas tiešām atpūsties. Tas nenozīmē gulēt, viņam vajadzētu atpūsties. Ja nāk miegs, noteikti vajadzētu 2-3 stundas pagulēt, bet pirms tam būtu vēlams paēst vieglas brokastis. Un noteikti nevajadzētu lietot tonizējošs dzēriens, jo tomēr organismam ir jāļauj atpūsties un nedrīkst viņu nemitīgi pātagot. Bet uzreiz nākamajā dienā pēc šīs nakts dežūras nevajadzētu ļoti lielu fizisko piepūli. Jābūt tā, lai būtu patīkami. Ja sirds asinsrites sistēma jau tā naktī bija noslogota,
ne tā kā normāli bioloģiski tam būtu jābūt, tad nākamā dienā organismam, kā es saku, 11 stundas būtu jāļauj atpūsties. Bet, ja gadījumā, teiksim, atnākot no darba, miegs nenāk, tad var vakarā iet ātrāk gulēt. Bieži nākas vairākas naktis negulēt. Cik būtu tas optimālais, kas būtu jāievēro? Tomēr vienā brīdī jāsaka savu stop, man jāiet atpakaļ pareizajā dzīves ritmā. Šī gadījumā ir jāievēro noteikti tas, kad organisms un cilvēks ir tas gadījums, ka viņš bez miega nevar iztikt. Un, ja žirafei pietiek ar 2 stundām gulēšana, tad cilvēkam tās ir vairāk. Tu jau zini, kādēļ žirafei pietiek ar 2 stundām, kamēr tas miegs uzkāp augšā, ja? Bet es zinu vienu. Nākamo reizi mēs tiekamies tad, kad būs sniegs, un tu man vedīsi slēpot. Pa kalniem augšā palējā sarunāts. Es tev tagad ļaušu strādāt, jo noteikti daudziem vairāk ir vajadzīgs tavs farmaceita viedoklis un ieteikums nekā man šobrīd. Bija patīkami ar tevi šodien pavadīt dienu. Tiekamies. Tā. Lūk, ar to mans ceļojums Tukumā šodien ir galā, bet galā nav raidījums, tādēļ palieciet pie ekrāniem.